Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākuma skolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs 2. nedēļas lasījums. Trešdiena. Vieta, kur apmesties. Tūlīt uzzināsim, kādu vietu Dievs palīdzēja atrast Jāzepam un Marijai pārnakšņošanai. Ieklausies! Govs māva un aita blēja, kad Jāzeps atvēra čīkstošās durvis un iespīdināja kūtī lukturi. Beidzot viņi bija atraduši vietu, kur apmesties. Kūtī. Tā nebija īpaši jauka vieta gulēšanai, bet Jāzeps un Marija novērtēja, ka atraduši jumtu virs galvas. Tīru salmu kaudzē starp dzīvniekiem viņi klusi saklāja ērtu guļvietu. Viņi bija apmierināti, jo uzticējās Dievam. Guļot šajā salmu gultā, Marija iespējams atcerējās, ko eņģelis Gabriels viņai bija teicis par bērnu, kuru viņa drīz dzemdēs. Tas būs liels, un viņu sauks par visu augstākā dēlu, un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni. Lai gan Marija uzticējās Dievam, viņa iespējams domāja, kāpēc kāds tik svarīgs cilvēks piedzimst tur, kur dzīvo dzīvnieki, nevis pilī, kas piemērota ķēniņu ķēniņam. Bet pat tā bija daļa no Dieva plāna. Ja Jēzus būtu piedzimis pilī, daži cilvēki iespējams viņu pieņemtu tikai viņa cēlās dzimšanas vietas dēļ, bet citi iespējams justos tā, it kā nebūtu Dieva dāvanas cienīgi. Dievs vēlējās, lai cilvēki jau pēc Jēzus dzimšanas vietas zinātu, ka viņa dārgā dāvana, viņa dēls, ir domāta ikvienam, neatkarīgi no tā, kas viņš ir vai no kurienes nāk. Dieva dāvana ir domāta arī tev. Tāpat kā Marija un Jāzeps, arī tu vari uzticēties Dievam, kad viss nenotiek tā, kā bija cerējis. Ir daudz kā tāda, ko mēs nevaram kontrolēt, bet mēs vienmēr varam uzticēties Dievam, paļaujoties, ka viņš mums palīdzēs jebkādos apstākļos. Filipiešiem 4. nodaļas 11. pantā Pāvils raksta: Es esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir. Dievs tevi ļoti mīl, un tev ir viņa dārgā dāvana, viņa dēls. Viņš var palīdzēt tev novērtēt to, kas tev ir, un būt ar to apmierinātam. Padomā un pastāsti. Izlasi šīs nedēļas atmiņas pantu Jāņa 3. nodaļas 16. Kurš vārds tev atgādina, ka Dieva dāvana, viņa dēls, ir domāta ikvienam? Izlasi Filipiešiem 4. nodaļas 11. pantu. Cik apmierināts tu esi ar to, kas tev ir, un ar to, kas ar tevi notiek?
atmiņas pantā dziesmā, kas tūlīt skanēs, atkal varēsi dzirdēt visskaistāko Dieva vēsti ikvienam cilvēkam, arī tev un man. Ļoti Dievs pasaulī mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa 3:16. Jo tik ļoti Dievs pasaulī mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa 3:16. Laiks lūgšanām. Lūdz, lai Dievs tev palīdz novērtēt to, kas tev ir.